Labvakar, vai labdien, labrīt, vai kurā dienas laikā, kad jūs skatāties vienu no šo tiešraižu tādām, ja tā var teikt, bonusiem, jeb priekšrocībām ir tā, kad jūs varat noskatīties viņu arī pēc tam jums vēlamajā izdevīgajā laikā, jo mēs saglabājās Facebookā visu šīs tiešraides, un jūs varat jebkurā laikā arī apskatīties, bet mēs ļoti priecājamies par tiem, kas mums ir pieslēgušies tiešsaistē, jeb tiešraidē, un jūs varat uzrakstīt ar savu lūkšanu vajadzības, mēs arī beigās aizlūksim Dievu par tām, un paldies, ka jūs pievienojāties, mēs jūtam un lūdzam par jums, lai Dievs tiešām sveitī, lai uzrunā, lai mēs varam pagodināt Dievu vārdu. Šodien mēs lasām vēstuli korintiešiem, pirmo vēstuli korintiešiem, esam tikuši līdz 7. nodaļai, un 7. nodaļā apostols Pāvils sāk atbildēt uz korintiešu jautājumiem. Korintieši ir rakstījuši viņam vēstuli, un dažādi jautājumi, ko uzdevuši viņam, un te viņš tagad vienu pēc otra, viņš šos jautājumus atbild. Un mēs lūksim Dievu gudrību, Dievu vadību, lai mēs šodien varam lūkoties, un šodien lasīsim no 1. panta līdz 17. pantam. Nodaļa ir salīdzinoši gara, 40 panti, sadalīsim to uz pusēm, un lūkosimies, ko Dievs mums caur to saka. Tagad lūksim Dievu, un tad es lūkšu Baibai lasīt. Man gribējās vēl teikt, ja kāds patiešām ir šobrīd, tagad ar mums kopā, tad varbūt atsūtiet kādu ziņu, kad kāds ir tagad. Daži ir. Desmit, jā. Mēs priecājamies. Paldies, jā. Un tad arī tagad lūksim. Kopā ar mums lūksim. Jā, labi. Debes Tēvs, paldies par Tavu žēlastību, ka mēs varam būt šeit. Tēvs, paldies, ka tu mūs katru esi sargājis, Dievs, un caur Tavu vadību, Dievs, mēs varam būt kopā šodien, Kungs, un lūkoties Tavā vārdā, mans Dievs, Kungs. Es Tev pateicos par vārdu, mans Dievs, tas ir gaismas mūsu ceļiem, un es lūdzu, Kungs, ka neesam tikai vārda klausītāji, Kungs, vai neesam aizmāršīgi klausītāji, Kungs, bet ka esam vārda darītāji, mans Dievs, ka mēs dzirdam un daram, ka mēs dzīvojam pēc Tavu vārdu, mans Dievs, jo Tavs vārds saka, mans Kungs, tu devi apsolījumu. Jozovā, tu teici, Kungs, lai viņš tur Tavu vārdu, lai viņš dara to, ko Tavs vārds saka, mans Dievs. Kungs, viņiem sekmēsies un veiksies, Tēvs, es lūdzu, svētī mūsu dzīves, svētī mūsu, Kungs, vārdus un rīcību, Tēvs, mūsu ģimenes, mūsu namus, mūsu Dievs, svētī mūsu zemi, Tēvs, es lūdzu, Kungs, izlai no savu garu arī šajā reizē, kad mēs nākam Tavā priekšā, runā uz mums, runā cauri mums, mans Dievs, es lūdzu Tavs gara dāvans, mans Kungs. Es lūdzu, Dievs, pagodini savu vārdu un pieskaries katrai sirdī un dzīvē. Tēvs, es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā, mans Kungs. Āmen. Āmen. Es kaut kā lūkšanā domāju, tas tomēr ir ļoti ekskluzīvi, ka mēs tāda maza tauta, mums ir sava valoda un sava zeme. To jau tā kā... Tik ļoti ilgi jau arī salīdzinās ļoti ilgi. Savā valodā, sava bībele. Un kā arī šovakar mēs varam bībeli lasīt un pārunāt latviešu valodā. Ļoti daudz avotu ir gan angliski, gan krieviski. Var daudz tie, kas zina, šīs valodas, ir tāds, varētu teikt, bonus vai tas ir iegums. Bet tajā pat laikā, es domāju, mēs tad varam klausīties, nepazīstot šos cilvēkus. Varbūt jūs arī mūs nepazīstat, tomēr ir iespēja, lai kur jūs Latvijā dzīvot, jūs varat atbraukt pie mums uz draudzi un mūs personīgi satikt. Un pa lielam es tomēr domāju, ka arī mūsu dzīve, mūsu ģimene un mūsu dzīve ir cilvēkiem pieejama un zināma. Bet, mēs nesen bijām mācītāji viņam Angliešu, kas 60 gadu jubilejā. Un man patika, kā daudz viņa draudzes locekļi viņu sveica. Viņa teica, ir daudz mācītāju, bet tu esi mūsu gans. Ja? Ir mācītāji un ir gani. Un mēs šodien uzrunājam, jūs esat no draudzes dzīves avots, mēs esam jūsu gani un mācītāji. Ja jūs klausaties un ejat kādā citā draudzē dzīvot kaut kur citur, jums ir vajadzīgs gans, jums ir vajadzīga draudze, kurā jūs piedarat, ir vajadzīgs gans, un mēs varam būt tikai mācītāji, skolotāji, sludinātāji, kas nes Dievu vārdu. Un mēs daram to,
pēc labākās sirdsapziņas lūdzot un gatavojot un domājot. Un es varu teikt, ka šī nodaļa daudz man lika lasīt un domāt un dažādi citus materiālus skatīties, bet tagad lasam. Šī nodaļa man lika domāt, ka es varbūt šodien negribētu nākt un neko teikt. Bet tā ir Bībelē, Dievs grib, lai mēs to zinām. Amen, mēs nevaram klusēt par to, ko Bībele runā un saka. Mēs nevaram, Bībele saka, ka visi Dieva vārds ir noderīgs. Un ja Pāvils atbild uz korintiešu jautājumiem, Korintas draudzē bija šie jautājumi, es esmu pārliecināts, ka arī šodien kristiešiem ir šie paši jautājumi daudziem. Jā. Jā, un lai Dievs palīdz mums lasīt viņa vārdu un izprast viņa gribu caur viņa vārdu, lai varam dzīvot viņa godam. Tad, no 1. līdz 16. pantam ieskaitot lasam. Jā. Nu tad tā. Bet attiecībā uz to, ko man rakstījāt, cilvēkiem ir labi sievu neaizskart. Bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram, un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Neatraujieties viens otram, kā vienu uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai. Un tad turieties atkal kopā, lai Sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ. Bet to es saku piekāpdamies un nepavēlēdams, bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es. Tomēr tur katram ir sava Dieva dota dāvana, vienam tāda, otram citāda. Bet neprecētiem un atraitnēm es saku, ir labi, ja tie paliek tādi kā es. Bet ja tie nevar atturēties, tad, lai dodas laulībā, jo labāk iedoties laulībā nekā kaist kārībā. Bet laulātiem es pavēlu, tomēr ne es, bet tas kungs, sievai nešķirties no vīra, un ja tā ir atšķirusies, tad tai palikt neprecētai vai izlīgt ar savu vīru, un vīram neatstumt sievu. Bet pārējiem saku es, ne tas kungs, ja kādam brālim ir neticīga sieva un tā vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt. Un ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas, un tas ir viņu Un ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai to nebūs atstumt. Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru. Jo citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. Ja neticīgais šķiras, lai tas šķiras, tādā gadījumā brālis vai māsa nav saistīti, jo uz mieru Dievs mūs ir aicinājis. Kā tu sieva zini, vai varēsi izglābt savu vīru, jeb kā tu vīru zini, vai varēsi izglābt savu sievu. Tik katrs, lai dzīvo tā, kā tas kungs tam piešķīris viņa daļu, un kā Dievs, kuru ir aicinājis. To es tā noteicu visās draudzēs. Amen. 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 Bet attiecībā uz to, ko man rakstījāt, kā jau es minēju, korintieši rakstīja Pāvilam. Pāvils bija tas, kurš šo draudzi aizsāka, 1,5 gadu viņš mācīja skolā, tur Tirānas skolā pulcināja draudzi, mācīja, un viņš arī šajā vēstulē, un mēs vēlāk lasīsim arī otro vēstuli korintiešiem, kur viņš runā par to, ka nav daudz tēvu, kas ir dzemdinājuši Jēzu Kristu. Caur apostulu Pāvilu draudzi Korintā ir uzsākta. Un mēs lasām apostulu darbos, kad viņš bija Korintas pilsētā, tad Dievs teica viņam, lai viņš sludina droši, ka viņam ir daudz cilvēku šajā pilsētā. Un Korintas pilsēta ir tajā laikā slavena, es varētu teikt, viņa ir slavena ar savu izvērtību. Slavena ar savu izvērtību. Katra pilsēta ar kaut ko, zinām, mērā tā kā ir slavena, un Korinta tajā laikā ir slavena ar dažādiem tempļiem, kur daļa no šo alku dievu pielūgsmes ir tā varētu teikt, kopošanās, jeb seksuālas attiecības ar prieka meitām un prieka zēniem, tā mēs varētu nosaukt, ja? Ir šie prostitūts, vīriešu un sieviešu šajos tempļos, ir ļoti izlaidīgs dzīvesveids. Tā Korinta to ir zināma, arī antīkajā pasaulē, vēsturē, tā ir tajā laikā, kad Pāvils tur nonāk, kad viņš sludina Kristu. Es varu teikt, ļoti mūsdienīga tādā izteiksmē pilsēta, kā mēs varam lūkoties šobrīd. Un, protams, šie cilvēki nāk no tādas vides un nonākot draudzē, nonākot kristiešu vidū un lūkojoties to, ko Pāvils viņiem mācīja, to, ko Pāvils raksta, un varbūt lasot arī kādus vecās derības, Toras rakstus,
ebreji turpat, ja, šī draudzes ir ne tikai pagāni, viņas ir kopā, mēs redzam arī tur ir ebreji kādi, ja, un viņiem noteikti tādās jautājumi. Kā tad dzīvot, ko darīt, un viens no šiem te jautājumiem, par cik tur tik liela šī izvērtība, un ja jau tas seksuālais grēks ir tik liels, tad šis jautājums ir, vai ir labi cilvēkam sievu vispār neaizskart. Citiem vārdiem, netuvoties sievietei, ja, vai sievietei vīrietim, vienalga uz abām pusēm, ja. Un tad viņš atbild, un viņš saka, netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva, un katrai sievai savs vīrs. Un vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu, un sieva pret vīru. Apostols Pāvils šeit raksta, viņš saka, tā nav, kad mēs tagad neprecēsimies, tā nav, kad mēs dzīvosim laulībā, bet dzīvosim bez seksuālajām attiecībām. Viņš saka, vīrs un sieva ir radīti viens priekš otra, un ir pienākums, sievai ir pienākums pret vīru, un vīram ir pienākums pret sievu. Un kāds, par ko šeit iet runa, par kādu pienākumu, šeit neiet runa par pienākumu pagatavot ēst, šeit iet runa par seksuālām attiecībām. Jo tas ir kaut kas, ko Dievs ir paredzējis vīrietim un sievietei. Mēs lasām jau 1. Mūzes grāmatā, pirmajās nodaļās, tad, kad Dievs rada vīrieti un sievieti, tur rakstīts, kad Ādams atzina savu sievu. Ja? Tad viņš atzina, un tā mēs redzam, ka Dievs ir paredzējis to ne tikai lai augļojas un vairojas un piepilda pasauli, bet arī Dievs ir radījis mūs kā seksuālas būtnes, un Dievs ir radījis to arī, lai mēs varētu būt arī labsajūta, arī bauda no tā. Tas nav nekas pretdabisks, tas nav nekas tāds, kas būtu, vispār, komunismu laikā, pakomunismu padomu savienības laikā, sociālismu laikā, par seksu nerunāja, seksa nebija, Bet Bībele runā par to. Bībele runā par to. Dievs runā, viņš nerunā daudz, bet ļoti konkrēti, Un šeit viņš saka, mums ir pienākums arī šajā ziņā vīram pret sievu, sievai pret vīru. Un es tikai gribētu uzsvērt šo te vārdu pret, vīram pret sievu. Ja mēs vismaz man kādreiz nākas runāt ar kādiem cilvēkiem, un tieši laulību sakarā, un tad viņi reizēm runā tieši par seksuālajām lietām, un tad šis jautājums ir, mana sieva mani atgrūž, mana sieva man nevēlas ar manīm tuvību, un viņa manas vajadzības neapmierina. Ir divas lietas šajā jautājumā. Viena lieta ir, kad Bībele saka, ka mēs varam lasīt, kad sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram, un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu pret sievai. Citiem vārdiem mēs piederam viens otram, bet 3. pants saka, izpilda pienākumu pret. Tas nozīmē, ka šī te virzība, kad tas nav tā sieva, nav tikai tavu vēlmi apmierinātājs. Tev ir jādomā par sievu, par viņas vēlmi apmierināšanu. Tas darbojas tādā veidā, kad sieva domā par vīru un vīrs domā par sievu. Un tādā gadījumā arī atturība kādos brīžos, kad tu saproti, kad tu lūkojies uz savu sievu, tu zini vienalga, vai tā ir veselība, vai tas ir, dažādi iemesli, kāpēc. Emocionāls stāvoklis. Emocionāls stāvoklis, jebkura cita lieta, ka tu, Bībele saka vīriem, mīlēt sievas, kā Kristus draudz pats nododamies viņas labad, Tas nav vienkārši pieprasīt dod. Tas ir pirmkārt domāt par šo otru cilvēku. Un tieši tāpat sievietei. Varētu teikt, kad bieži vien mēs sievietes sodam savus vīrus tieši šādā veidā. Viņš tāds un šitāds un vēl kaut kāds, un es pagriežu muguru viņam. Un tas ir tāds, ja nekā citādāk sieviete nevar, tad bieži vien šādā veidā burtiski ar tādu, varbūt kādā ziņā kaut kad varbūt jaunībā un kaut kad vispār daudz kas ir nesaprotams un nezināms, varbūt neapzināti, bet runājot arī ar sievietēm diezgan apzināti, arī ar šo attieksmi, es viņu par to sodīšu. Un atkal man gribas teikt tieši to pašu, ko tu teici vīrietim pret sievieti. Jā, tad tā atturība, bet vienmēr domājot par otru cilvēku. Un arī šajā ziņā, lai kā mēs justos sievietes, lai kā tas nebūtu, šī ir viena no lietām, kas ir daļa no laulības, un kas nav tikai kā es jūtos un kā es gribu. Un šeit skaidri un gaiši ir teikts, ka
šo izpildu savu pienākumu pret sievu un sievu pret vīru. Un kaut kādos brīžos, es gribu teikt, tu drīkst domāt par to, kā par pienākumu. Un, ja labi mēs padomājam, tajā var atrast, šajā pienākumā var atrast prieku, turšanas prieku. Un ikreiz dodot, mēs paši esam ieguvēji. Un tas arī, kā vīrietis un sieviete, kā Dievs mūs ir radījis. Normāli ģimenēs. Nerunājam par varmākām un visādām citām lietām. Par normālu ģimeni, 2 cilvēku attiecības, vīrs un sieva, kas mīl viens otru, kas ir tuvu viens otram. Šāda tuvība un šāda sievietes atdošanās vienmēr izraisa vīrā, vēlmi mīlēt. Vairāk tas tā darbojas tā kā degviela vīrietī. Jā? Tas kā degviela. Pamēģiniet. 5. pāns saka, neatraujieties viens otram. Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku, pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dievu lūgšanai. Un tad turieties atkal kopā, lai Sātans jūs nekārtinātu jūsu nesavaldības dēļ. Un varētu domāt, ka laulība ir domāta tikai attiecībām starp tikai seksuālām attiecībām. Vienkārši tāpēc, ka kārdina, tāpēc, ka ir kārdinājumi pasaulē, tāpēc, ka vajag, tāpēc, ka gribas, ja? Neiet šeit runa. Šeit neiet runa par to, ja? Bet par to atraušanos un neatraušanos Pāvils rakstīns, ka esat cieši kopā, esat tuvu kopā viens otram. Viena no lietām, ko es klausījos interviju ar Oralu Roberts, ir tāda universitāte ASV, viens no 2 vīriem 50. gados, Dievs viņu lietoja 60. 70. Jau nesen aizgāja mūžībā, sirmā vecumā. Es lasīju viņa autobiogrāfiju. Gan tajā intervijā, gan arī šajā autobiogrāfijā. Viņš raksta par savu sievu. Un viņš saka, mēs redzam, ka daudzi līderi krīt. Un viņi krīt tieši seksuālajā grēkā. Arī mācītāji, arī šīs pasaules līderi, arī cilvēki vienkārši, ikdienišķi vienkārši viņš darba vietā vai vēl kaut kur ir šī laulības pārkāpšana, šī netiklība. Un viņš saka, ka viņš savā dzīvē vienmēr ir izvēlējies palikt tuvs ar savu sievu. Tas ir bijis tāds, viņš ka labākais, viens no labākajiem, labākais viņa tā dzīves lēmums, ka viņš vienmēr ir centies palikt tuvs visādā ziņā. Gan emocionāli, gan arī seksuāli. Jo Bībele saka, ka mēs esam fiziski un acīm redzot, korintiešiem dzīvojot tādas izlaidīgas pasaules ir pilsētas vidū, viņiem šī doma tad varbūt labāk ir atturēties vispār, arī laulībā, acīm redzot, un tad mēs nedaram. Bet tas pats par sevi nav grēks. Mums ir jāsaprot, ka tas nav grēks, tā ir Dieva dāvana. Tā ir Dieva dāvana laulībā, Dieva dāvana laulībā. Kaut kā, man liekas, vēlnam ir izdevies tieši vēlns to ir padarījis un pasauli ir paņēmusi seksu, fiziskās attiecības nodalījis no jūtām, no mīlestības. Pasaulē tur nav otra. Tur ir tikai seks un iekāre, bet tajā pat laikā laulībā, kur ir mīlestība, tā ir daļa. Fiziskas attiecības, seks, tā ir daļa no mīlestības, un tas vienmēr iet kopā. Un tam vajag jūtas, vairāk sievietēm šo emocionālo stāvokli, un vīrietim tam vajag šīs fiziskās attiecības, un vajag abas lietas. Vajag abas. Ja mēs palūkojamies šobrīd pasaulē visādā veidā cenšas noniecināt seksu, seksuālas attiecības laulībā. Un viņi cenšas izcelt seksuālas attiecības, gan cik brīvas seksuālas attiecības, tu viens partners, otrs, trešais, ceturtais, Citiem vārdiem, viņi vienmēr cenšas noniecināt to, ko Dievs ir radījis, un cenšas izcelt to, kas nav Dieva dots. Ko Dievs ir teicis, tev nebūs. Dievs ir paredzējis seksuālas attiecības tikai laulībā. Un tad man arī gribas teikt, kāpēc tad neatrauties? Tāpēc, lai arī
tāpēc, lai arī būtu šīs emocionālās, lai nav tā, ka katram sava dzīve, katram sava vienam makšķerēšana, vienam veikali, un tad vakarā sanāk kopā un ir problēmas gultā. Jā, bet arī šeit Pāvils raksta 6. pants, to es nesaku piekāpdamies un nepavēlēdamies. Un tas pants liekas, citiem vārdiem viņš saka, jūs dzīvojat kopā, jūs esat divi saprātīgi cilvēki, kas mīl viens otru, un kā kristieši, mums jāprot, tas rakstīts kristiešiem mums, jūs mīlat Dievu, mīlat viens otru, jums ir jābūt tam samam veidam, kā jūs veidojat savas fiziskās attiecības viens ar otru. Ja? Tā, kā tas kalpo abiem diviem. Ja? Jo jebkurā gadījumā vienā virzienā tikai braucot, tur būs pavisam drīz avārija visās lietās. Ja? Okay. Bet arī mūsdienās mēs dzīvojam tādā laikā, kad varbūt ir svarīgi uzsvert šo neatraujieties, esiet kopā. Dzīves draugs. Tā ir jābūt apzinātai izvēlei, ka mēs esam kopā. Viņš ir mans labākais draugs. Man patīk kopā darīt ar manu vīru visu. Tiešām, ja man ir jāizvēlās kādreiz ar kaut kādām, man pat vairāk nav tādu, tur draudzinēm vai vēl kaut kas, man patīk būt kopā, vairāk par visu man patīk būt kopā ar manu vīru, bet tad, kad mēs sanākam kopā, kamēr viss ir tur ķuķi muķi un rozā un skaisti un viens bez otra nevar ne mirkli, tikmēr tā ir, bet pienāk dzīvē citādāk, un tad ir jāveido. Nevis, kad, man tagad ir makšķerēšana, piedodiet, kas bieži vien ir vīriešiem tāds, vai ja kaut kādu vīru tur tusiņi un hobiji, un sievai atkal par visu to ir fuj un pē, un arī šeit, vispirms ir domāt par otru. Ir kādas hobijas arī kopā. Jā. Ir labi arī, ka kādreiz var darīt kaut kādas lietas, vienam patīk tas, otram patīk tas, ir būtiski nenonicināt. Jā, ir būtiski nenonicināt un atrast tajā, noteikti, ka tajā var atrast kaut ko, kas varbūt nav tas tavs tuvākais, mīļākais, un atkal otram, ja gluži nevar tur neko atrast, bet es ticu, ka var. Tālāk Pāvils raksta. Jā, bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu tādi kā es, tomēr tur katram ir savu Dievu dot dāvanu, vienam tāda, otram citāda. Bet neprecētām un atraitnēm, es saku, ir labi, ja tie paliek tādi kā ir. Pāvils bija sinedrija loceklis, un daži teologi domā, mēs nekur nesaskaramies Bībelē, nekur neredzam, ka viņam būtu bijusi sieva. Citādiem, Bībele nemin to, ne apstākļu darbos, mēs lasām to, ne vēstulēs, mēs lasām, ka Pēterim un citiem brāļiem ir sieva, ja Pāvils pats to raksta. Daži teologi domā, ka, ja viņš bija sinedrija loceklis, viņam tas bija tikai pieauguši, kas bija precēti, jo, starp citu, jūdaismā neprecētam pieaugušam, neprecētam vīrietim būt ir grēks, jo Dievs ir devis pavēli, viņš teica, nav labi cilvēkam būt vienam, ja? Un tāpēc sinedrijā bija tikai precēti cilvēki. Un teologi domā, vairums teologi ir tādi, ka saka, viņš bija šķīries, atstājis sievu sludināt evaņģēliju. Ja mēs lasām Pāvila vēstules, mēs nevaram tam piekrist. Ja? Daudz teologi domā, ka viņa sieva varētu būt mirusi, ka viņš ir atraitnis. Ja? Kad viņam bija, kad viņš bija sinedrijā, un tad kaut kas bija, kaut kā notika, nezinu kas un kā, ja? Bet mēs redzam, ka viņš saka neprecēts un atraitnis, ieliekot sevi šajās kategorijās. Un kādēļ viņš to raksta? Kādēļ? Ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk ir doties laulībā nekā aizskārība. Kādēļ Pāvils to raksta? Viņš neizceļ, ja mēs lasām šo te vēstuli, lasām šo nodaļu, lasām arī vēstuli Efeziešiem, kur viņš salīdzina laulību, vīru un sievas attiecības, ka viņš ir noslēpums liels kā Kristus un draudze, ja? Pāvils nav pret laulību. Tas, ko Pāvils šeit raksta, mēs vēlāk arī lasīsim pēc tam jau nākamajā reizē, kad precētais viņš rūpējas, kā patikt sievai, mēs pirms mirkli tikko runājām, precētā kā vīram, ja? Viņš, kas gribētu kā es, un mēs lasām, ka Pāvils vairāk par visiem ir kalpojis, vairāk par visiem strādājis, ja? Viņam nav problēma piecelties un aiziet uz to vietu, vai iemet cietumā, vai vēl kaut kas, un tas ir tāds vajāšana laiks, kad Nerona vajāšanas arī ir pie apvārkšņa jau, ja? Un skatoties uz to visu, viņš saka, es gribētu, lai viņi būtu tā kā es, tu vari pilnībā, ja? Un Jēzus arī teica, ka tu kaut ko mīli vairāk nekā man, tu manis neesi vērts.
Ja? Un man liekas, tas ir tas, ko šeit Pāvils raksta, nevis to, ka neprecētam ir labāk vai atrādātnē ir labāk. Ja? Un jā, viņš saka, tu esi atraitnis vai atraitni, ja? un tev ir šī te vēlme būt kopā ar kādu, un tev ir arī šis kārdinājums, ja? Bija tāda sekta, starp citu vēl joprojām esot kaut kur Krievijā, kur viņi, fakts paliek fakts, kur viņi nogriež dzimumlocekļus vīriešiem, tad, kad viņi... Kāpēc? Lai tiktu vaļā no kārdinājuma. Bet kārdinājums Bībele saka, ne jau piedodiet no orgāniem iziet kārdinājumi. Jā, tur kaut impulsu, ķīmija, vēl kaut kas. Bet Bībele saka no cilvēka sirds, tā ir no cilvēka sirds attieksme, no cilvēka sirds iziet laulības pārkāpšana, jā? Jā, un tāpēc arī Bībele saka, jā, kad lai mēs lūkojamies un doties laulībā nav problēma. Ja? Tas nav grēks katrā gadījumā. Tieši tāpat kā arī nedoties. Tas nav svētāks vai nesvētāks. Ir citas lietas, kas to padara. Jā. Bet laulātiem es pavēlu. Tomēr ne es, bet tas kungs. Pāvils ļoti konkrēti saka, ka es pavēlu. Ne es, bet tas kungs. Jo Jēzus teica Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa. Mateja evaņģēlija 19. nodaļā. Ja? Viņš teica, sievai nešķirties no vīra. Un tieši tāpat vīram nešķirties no sievas. Jā, viņš, kas pavēl, jūs esat laulībā. Laulība ir kaut kas līdz nāvi jūs šķirs, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt. Un šeit mēs lasām Pāvils raksta kristiešiem, draudzei, par to, kā uzvesties draudzei, kā būt draudzei. Un ja mēs lūkojamies Bībelē, tad, ja mēs esam līdz galam godīgi, tad patiesībā kristietim nav neviena paša iemesla, lai viņš šķirtos. Lai viņš būtu iniciators tam, es šķiros. Neviena paša nav. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā 19. nodaļā, tur Jēzus saka, ka ja ne nešķīstības dēļ, un tad viņš saka, no iesākuma tas tā nebija, bet jūsu cietsirdības dēļ. Ja? Jūsu cietsirdības dēļ. Citiem vārdiem, ja ir laulība un ir laulības pārkāpšana, ir seksuāls attiecības ārpus laulības, tad otrs šis te partneris, ja viņam ir, es teikšu, viņam ir morāls tiesības un Dievu priekšā šī te derība ir lausta, ja? Viņa tad vairs nepastāv. Tad ir iespēja šķirties. Un otra lieta, mēs lasīsim šeit to mazliet tālāk, ja, ko apostils Pāvils šeit raksta, ja, viņš saka, man nav tiešas kunga pavēles par to, viņš saka, ja, jo kungs nemācīja, Jēzus par to nemācīja, bet mēs ticam, ka visa raksta ir Dievu iedvesmota, un arī šeit Pāvils raksta par to, ka ja neticīgais iet prom, ja viņš iet prom, ja viņš aiziet prom, arī šī gadījumā, ja, tad brālis vai māsa nav saistīti, viņiem ir tiesības, ja, apprecēties otrais, gan šajā nešķīstības gadījumā, gan tad, kad neticīgais aiziet prom. Bet domājot par laulību, par ģimeni, kristiešu starpā, Pāvils šeit raksta, ja, viņš, ja tā ir atšķīrusies, tad tai palikt neprecētai. Citiem vārdiem, ja ir bijis kaut kāds konflikts ģimenē, nezinu, kaut kas tik ļoti sakāpes, tik ļoti, un šī te laulība, vīrs un sieva, viņa te laulība nav šķirta, derība nav lausta tādā ziņā, viņi ir vienkārši atšķīrušies viens no otra, atraušies viens no otra, ja. Tas nozīmē, viņi joprojām ir derībā, ja. Es zinu kādus cilvēkus, jā, kas tā, viens tur, otrs tur, joprojām derībā, bet, neprecēties, nedoties laulībā, jā, jo Jēzus teica, kas atšķirtu preci arī pārkāp laulību. Un vai ir izlīgt ar savu vīru, un vīram neatstumt sievu. Tas, ko Pāvils runā, un tas, kas ir normāli, jebkurā kristīgā draudzē, kristiešu sabiedrībā, kas ir tikai dabiski un normāli, ka mēs meklējam izlīgumu, ka mēs meklējam dziedināšanu, ka mēs meklējam laulības atjaunošanu, lai kas ir bijis, lai kādi vārdi ir teikt, pat ja kas ir darīts, es teicu, ka kristietim nav neviena iemesla, jo Bībele saka, tas ir pa vienu vaidu pakriez otru, cik ilgi, protams, bet Bībele saka, cik reiz jāpiedod, vai ne? 7. Tur mēs lūkojamies, mīlestība, tic visu, cer visu, piedod visu, panes visu, apklāj visu. Protams, ir tādi gadījumi un tādas situācijas laulībā, ka tev šķiet, kā tas vispār viss var būt un kā tas viss var notikt.
Bet, kad Jēzus runāja par laulību, tad mācekļi teica, tad labāk mums palikt neprecētiem, Mateja 19:10. Ja? Dievs ļoti nopietni lūkojas uz laulību. Tā ir derība Dievu priekšā. Tā attēno Kristu un draudzi, un Kristus ir vienmēr uzticams savai draudzei. Mēs lūgājamies praviešos, Dievs runā par Izraēlu un attiecībām ar sevi. Ja? Viņš arī salīdzina Izraēlu kā ar neusticīgu sievu. Ja? Ļoti nopietni, tomēr Dievs aicina viņu atkal apakaļ. Ja? Vienmēr ir jāvērš skats uz izlīdzināšanu. Kā tas ir iespējams? Tas ir iespējams tad, kad mēs redzam, ka Kristus mums ir piedevis. Kad mēs ieraugam to, kad mēs bijām pazuduši, kad mūsu grēks mēs bijām nāvi pelnījuši, viņš mūs pieņēma, viņš mūs piedeva. Caur Kristu ir iespējama dziedināšana, brīvība un atjaunotnes attiecības. Ja, un kā kristiešiem mums vienmēr jālūkojas uz šo izlīgšanu. Jā, man gribas teikt, kā kristiešiem mums nav citas opcijas. Ir viena opcija, laulība ir uz mūžu. Un viss. Un ikreiz jauniem pāriem, ar jauniem pāriem runājot, ikreiz ar jauniešiem runājot, ikreiz ar mācot un sludinot, nav nekā cita kā kunga pavēle laulība, un laulība nav šķirama. Un mēs dzīvojam grēkā kritušā pasaulē, un ir citādi gadījumi. Un tad jau ir atkal cita pieeja, un katrs gadījums ir ļoti individuāls, bet nav citas runas. Laulība ir nešķirama, un nav citas opcijas. Un man gribas teikt, ka ne jau tie, kur ir visu mūžu palikuši laulībā, ne jau viņi nekad nav bijuši tādās situācijās un tādos brīžos, kad liktos, es dzirdēju arī vienu mācītāju Džonu Ostīnu, viņš teica, ja jūs dzīvot kopā ar manu sievu, tā jūs nedomāt vispār šķiršanos, bet par murder, par slepkavību. Viņš par to pasmējās, bet tajā ir tas, kad ir tādi brīži. Ir, vienmēr ir. Un ne jau tie, kas ir palikuši laulībā, ir bez šādiem brīžiem. Ir dažreiz cilvēki, kas saka, piemēram, bērni skatoties savu vecāku laulību, cik manai mammai bija nožēlojama laulība vai tēvam, un es negribētu, lai man tā būtu, un tāpēc es negribu, es šķiros, es neiešu, es šķiršos, es nebūšu nožēlojams visu mūžu. Bet kā kristiešiem, mums vienmēr ir cerība. Kā kristiešiem mums vienmēr ir Kristus, kurš ir glābējs. Un kā kristiešiem mums ir jāapzinās, ka laulībā pirmkārt ir mans pienesums, pirmkārt es atbildu Dievam par sevi. Kā jebkurā citā lietā visā savā dzīvē. Nevis par to, cik man labi ir bijusi sieva, bet cik labs esmu bijis vīrs, es atbildēšu Dievam. Tas ir šis jautājums. Vienmēr lūkoties uz sevi, skatīties un nāk Dievu priekšā un lūgt, paldies Dievam par atjaunotni, paldies Dievam par piedošanu, paldies Dievam par jaunu sākumu, bet vienmēr zinu, ka mēs stāvēsim Dievu priekšā. Lasam tālāk. Bet pārējiem tas ir tiem, kas nav vīrs un sieva, abi divi kristieši. Ja? Šī gadījumā Pāvils runā par tādiem, kur viens ir kristietis un otrs nav kristietis. Bet pārējiem saku, es ne tas kungs, tāpēc, ka mēs nelasam evaņģēlijos, ka Jēzus būtu mācījis par to, bet tas nenozīmē, ka tas ir mazāk Dieva iedvests vārds. Mēs ticam visu rakstu Dieva iedvesmotībā, ja, ka tas ir nekļūdīgs vārds, arī šis vārds. Ja kādam brālim ir neticīga sieva un tā vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt. Ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai to nebūs atstumt. Ļoti tipiska situācija, kāds ģimenē nāk pirmais pie Kristus. Ļoti tipiski. Es atceros kādu sievu, kas raudāja un teica, domāju, tagad man vīrs atņems bērnu un viss, kas tur būs, kas notiksies. Un paldies Dievam, vīrs neatstūma. Un viņa neatstūma un pēc dažiem mēnešiem nāca pie Kristus. Ja? Bet, ja mēs saskaramies arī ar tādu situāciju, kad piemēram, nāk sieva pie Kristus, vai vīrs vienalga, ja viens, un otrs puse nav. Un tāpēc kāda laika šim te kristietim ienāk galvā doma,
ka tagad viņš taču varētu brīnišķīgāk kalpot, viņam nebūtu kaut kāda skandāla mājās vai vēl kaut kas nebūtu. Ja abi divi būtu kristieši, tas neticīgais viņam vienkārši traucē mājas, un viņš atrod kādu ticīgu, un tad dibina attiecības ar šo, jo Dievs redz viņus aicina kalpot un ieliek to, ka Dievs tā teica. Ja? Bet Dievs saka, man neprātā tas nebija nācis. Neprātā, jo Bībele ļoti skaidri runā par to. Ja, ja neticīgais grib dzīvot, Pēters runā par to, lai ar sievu dievbijīgo dzīvi vīri bez vārdiem tiktu iemantot. Ja? Ar sievu dievbijīgo dzīvi bez vārdiem. Un tieši tāpat es gribētu teikt vīriem, bez vārdiem, bez kaut kādas, nezinu, spiediena vai vēl kaut kas ar dievbijīgu dzīvi. Kad tas tuvākais redz Kristu. Tūmā vienmēr var redzēt vislabāk. No pilnu ainu tad mums jāatkāpjas, ja? Bet tā, lai mēs saskatītu tuvu, ja? Kad mēs esam attiecībās, lai mēs iepazītu, redzētu, un ja tuvākais neredz Kristu manī, tad gan ir traki, ja? Un Bībele mums māca par to, kad ja neticīgais grib dzīvot, tu dzīvo. Ja kādai sievai ir neticīgs vīrs, un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai to nebūs atstumt. Protams, ir situācija, ir brīži, ir vardarbība, jā, ir sišana un kaušana reizēm ir. Diemžēl tā ir. Un reizēm ir situācijas, kad fiziski vajag aiziet no tās situācijas, no tā brīža projām, aiziet, un turpināt meklēt Dievu. Un jā, ir tāda brīža, ir tādas situācijas, jā. Bet vispārīgi runājot, tā ir Dieva pavēle mums visiem. Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, ne tā, ka neticīgais tiek glābts caur sievu, ja? Ja mēs tālāk arī lasīsim, kā tu sieva zina, ka tu izglābsi savu vīru, bet Dieva svētība, tad tā ir svētība, kad ir kristietis tavā dzīvē. Tā ir svētība, kad par tevi kāds lūdz, tā ir svētība, kad tu dzirdi un redzi Dievu vārdu, ka tā ir svētība, tā ir iespēja šim cilvēkam nākt pie Kristus, ja? Un Bībele saka arī, kad bērni ir svētīti caur to, ja? Un paldies Dievam, ka mūsu bērni, ka šī svētība, ka Dievs lūkojās, ka caur vienu, vienalga tēvs māte, šie bērni ir svētīti līdz tam brīdim, ka viņi paši pieņem savu lēmumu, kad viņi ir spējīgi to pieņemt, ja, apzināti savu lēmumu, sakot Kristu un Bībeli, saka, viņi ir svētīti. Man gribas uzsvērt šo vārdu bērni, jo laulības šķiršanā vienmēr ir es un man un pa vidu paliek bērni. Nu, man un pret mani un pret tevi. Un, es esmu bērns no šķirtas laulības. Un ikreiz skatoties uz jebkuru laulības šķiršanu, cietēji ir bērni. Vienmēr. Vairāk vai mazāk, bet neviens, es ticu, ka nevar teikt, kad mani tas neskāra, esmu laimīga bērnība, laimīgs, ka man vecāki izšķīrās. Jā, kāds varbūt var teikt, ka mana māte vai mans tēvs nevarēja to vairāk izturēt, bet neviens nevar teikt, ka es esmu par to laimīgs, ka mani vecāki izšķīrās. Jā, mans mikrofoniņš. Un visbiežāk šie strīdi paliek bērnos, šis attiecību kārtošana, šis naids vienam pret otru paliek bērnos. Un, jā, man liekas, milzīgs uzsvers šim. Un cilvēki izšķirās īpaši mūsdienās kaut kā sakot, kad nu tagad mēs esam laimīgi, un tad ir pusbrāļi un pusmāsas un visi kopā. Bet vēlāk tu pieeji tuvāk šo bērnu dzīvēm, un tu redzi, cik tur ir sāpju, cik tur ir ciešana un sāpju. Un, jā, tajā visā, un arī tu minēji šo sievieti, kas teica, nu manai mammai bija tik grūta laulība, bet tu nevari zināt, ko tu teikt tad, ja šī laulība būtu izjukusi, un ja tā mamma nebūtu to turējusi un cietusi. Ir briesmīgi būt šķirtā ģimenē. Jā. Lasam tālāk. Ja neticīgais šķiras, lai tas šķiras. Tādā gadījumā brālis vai māsa nav saistīti, jo uz mieru Dievs mūs ir aicinājis. Citiem vārdiem nenoturēt par katru cenu.
Mēs pieliekam visus pūles, lai saglabātu savu laulību. Bet tu nevari izdarīt kaut ko tādu, ja cilvēki grib iet, viņš iet. Tu nevari piespiest viņu palikt. Bībele saka, tādā gadījumā ticīgais nav saistīts. 16. pāns. Kā tu sieva zini, ka varēsi izglābt savu vīri, kā tu vīri zini, ka varēsi izglābt savu sievu? Atpakaļ pie tā paša, ko es teicu, mēs katrs atbildam Dievam par sevi. Mēs katrs atbildēsim Dievam par sevi. Jēzus arī teica, 2 gulēs vienā gultā, vienu paņems, otru atstās. Ir svarīgi mums staigāt Dievu priekšā, un arī visā šajā situācijā Pāvils raksta, ja viņš daudz korintiešu acīm redzot domāja, es tagad, mans vīrs tur tāds un šitāds, un varbūt joprojām piekop, elpu kalpību ar prieka meitām, un tad jau man kā kristietē ir jānošķiras no viņa. No vienas puses liekas, šausmas, jā, bet no otras puses, jā. Pāvils saka, tā ir iespēja viņam dzirdēt par Kristu. Un tavs vīrs, lai kāds viņš būtu, netraucē tev, un tavs sieva, lai kāda viņa būtu, netraucē tev būt tādam Dievu vīram vai tādai Dievu sievai, kā Dievs to grib. Netraucē. Neviens netraucē. Tam neviens nevar traucēt. Tas ir starp tevi un Dievu. Un Dievs visļaunākās lietas var paņemt un pagriezt par svētību. Vissalauztākās dzīves var paņemt un dziedināt. Visdrūmākos likteņus var mainīt, tā lai Dieva gaisma tajā spīd. Un mēs noslēgsim, un mēs noslēgumā aizlūgsim Dievu. Pirms mēs lūdzam Dievu arī vēl par vajadzībām. Aizlūgsim Dievu par ģimenēm. Tā ir viena no vēlna uzbrukuma mērķiem, numur 1. Aizlūgsim par to. Nāksim Dievu priekšā un aizlūgsim. Dievs zina, Dievs redz. Katru ģimeni, katru situāciju, katras attiecības. Un Dievs spēj dziedināt. Jā, grēka alga ir nāve. Jā, grēks padarīt dzemdē nāvi. Varbūt tev liekas, tev viss ir miris. Zini, ka Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Visam. Jerry Hill, viņa teica, ka viņa ienīst vīriešus. Viņa bija izvarota no patēva vairāk kārtīgi, un viņa teica, es ienīstu vīriešus. Dievs dziedināja. Viņa normāli apprecējās, vīrs, mīlošs un viņa, un Dievs dara daudz vairāk, kā mēs lūdzam un saprotam. Daudz vairāk. Un tu nāc arī, un es gāju cauri šķiršanās sāpēm, un laikās atstāts un pamēt, zini, ka Dievs, to, kas cilvēku acīs nekas, Dievs paceļ. Dievs paceļ, dziedina un stiprina. Nāksim Dievu priekšā. Jā, man liekas, ka es atvainojos, es varu pateikt arī par to, ka mēs lūgsim arī par tiem cilvēkiem, kas ir izgājuši cauri šķiršanās, un laikam nav nekas briesmīgāks, ka tevi atstāja, tevi nevajag, tevi pamet. Dzirdēt ir stāsti, ka izliek no mājām, un bērni tiek atņemti, bet Jēzus zina. Jēzus nāca un viņu savējie neuzņēma. Un viņš darīja labu, un viņu piesita krustā. Vienīgi Jēzus zina. Un viņš zina, Dievs zina, kam tu ej tās sāpes. Neviens, es nevaru ar tādām sāpēm, jo es tur neesmu bijusi, nevaru tādām sāpēm salīdzināties, bet Jēzus zina. Un tā kā jau arī Mondris teica, viņš ir dzīvības ķēniņš, un viņš var tur, kur ir nāve, vienīgais, kas nāve var atkal ienest dzīvību, ir Jēzus, jo viņš uzvarēja nāvi un elli. Viņš uzvarēja nāvi un to elli, kas tavā dzīvē. Viņš uzvarēja, un viņš ir augšām cēlies, un viņš atsūtīja atpakaļ dzīvības garu, svēto garu, un tu vari saņemt dzīvību, un tu vari piecelties, un iziet un atkal dzīvot, un tu varēsi dzīvot. Man gribas teikt, tu varēsi dzīvot. Atkal dzīvot, atkal just un priecāties. Pilnasinīgu dzīvi. Amen. Un arī bērni, kas varbūt, kāds varbūt jaunietis klausās, un man nav bijis, un es vispār nezinu, kas ir ģimene. Es tā kādreiz domāju, un kad es satiku Jēzu, un es zinu, kad es teicu, man nav bijis, bet maniem bērniem būs.
un ar Jēzu tā var būt. Tā var būt. Amen. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs, paldies par Tavu žēlastību, ko Tu mums esi devis, kungs, ka Tu esi mūsu kungs un glābējs. Tu piedevi mūsu grēkus, Tu devi mums jaunas sirds un jaunas dzīves, mans Dievs. Kungs, un Tu mūsu Dievs kā ģimeni, Dievs sasist raukus, Dievs darīja par veseliem, Dievs, Tu saliki mūs kopā, kungs, un Tu svētīji. Un es Tev pateicos, Dievs, ka Tu svētīji, mans Dievs, Tu tas aug, mans kungs, ka Tu svētīji, mans Dievs, tas dzīvo, mans kungs. Ka Tu svētīji, mans Dievs, tas ir miers un žēlastība, mans Dievs, ka Tu svētīji, tur ir prieks un kas pāri plūst, mans Dievs. Es Tev pateicos, kungs, es Tavā vārdā, mans Dievs, svētīju katru ģimeni, Dievs, katru laulību, Tēvs. Es svētīju, mans Dievs, kungs, To no viss neveiksmīgākā spēj darīt, ko brīnišķīgi un labu, mans Dievs. Tēvs dziedini un stiprini šodien. Jēzus vārdā es nostājos pret katriem meliem, pret katru sātanu melu. Jēzus Kristus vārdā, kas saka, nav izdevies, man jāšķirās. Jēzus vārdā es salaužu šo domu. Kungs, es lūdzu, Dievs, to savu patiesību nāc un dziedini. Dedz savu gaismu un es savu mieru un mīlestību, mans kungs. Atjauno sirdis un dzīves un attiecības, Tēvs. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs. Pieskaries, kungs, arī katram cilvēkam, kurš ir sāpēs atstāts, mans Dievs. Tēvs, es lūdzu Jēzus, dziedini, kungs, to Dievs. Pagodini savu vārdu, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, mans kungs. Amen. Ka viņi kļūst cerības pilni, Amen. kungs, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Mēs lūksim par Sandu, un lūksim par dziedināšanu. Lūksim par Artūru, lai Dievs pilnībā dziedina. Par Renātu Valēriju, lai Dievs dziedina. Andris lūdz, lai Dievs viņu pilnīgi dziedina, arī Irēnu pilnīgi dziedina. Jā, tās ir šīs vajadzības, lūksim, lai Dievs dziedina šos cilvēkus. Dievs var dziedināt arī tevi, varbūt tu neuzrakstīji, bet jūties nevesels. Zini, ka Jēzus piedod visus mūsu grēkus un dziedēja visas mūsu vainas. Gan dvēselē, gan arī fiziski. Dievs ir Dievs, kas dziedina. Kungs, es Tev pateicos, Jēzus, par dziedināšanu. Kungs, Tu redzi katru šo cilvēku, mans Dievs, kas ir nosaukts kungs. Tavās brūcēs viņš ir dziedināts, mans Dievs. Pie krusta Tu to piepildīji, Jēzus. Tu nes mūsu grēkus, slimības, sērgas, sods bija uzlikts Tev mums par atpestīšanu, kungs. No Tavām brūcēm mēs esam dziedināti, lai aiziet šīs slimības, Dievs. Jēzus vārdā no katra šī cilvēka. Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs. Dziedini katru neveselo, Dievs. Jēzus vārdā, mans kungs. Tās pagodini savu vārdu. Dievs, un tur mājās ir bērni, kas ir slimi. Dievs, lai ir dziedināšana par viņiem. Jēzus Kristus vārdā, mans kungs. Tēvs svētī un stiprini katru vienu, pagodini savu vārdu pie katru vienu, mans Dievs, lai Tavu godība ir pāri par katru, Tēvs. Es pielūdzu Tevi, Dievs, es pielūdzu Tevi, Jēzus, uzrunā katru, kurš nepazīst Tevi, Dievs. Tēvs Jēzus vārdā, mans kungs, ka viņš satver to žēlastību, kas nāk no Tavu troņa, mans kungs, un piedzīvo to brīvību, kas ir tikai Tevī, mans kungs, to mieru, ko sniedz tikai Tu, mans kungs, Jēzus vārdā. Amen. Amen, lai kungs jūs bagātīgi svētī, mēs būsim kopā atkal pēc nedēļas nākamo trešdienu un turpināsim lasīt tālāk pirmo vēstuli korintiešiem 7. nodaļu no 17. panta lasīsim līdz nodaļas beigām. Lai kungs jūs bagātīgi svētī. Ar labvakar!